Sveiki, klausītāji, sveika, labrīt, Grieta. Labrīt! Jā, man šodien pie manas saruna ir Grieta no Tropiem, varbūt jūs vairāk arī zinat viņu kā Grieta no Šrilankas, bet šobrīd Grieta ir Latvijā, un es arī sekoju līdz taviem stāstiem, kā tev iet Latvijā, un ļoti tādi patiesi atklāti stāsti, kā tiešām tev, ko tu pamani, ko tu jūti, man liekas, tas ir ļoti vērtīgi, ar ko tu dalies, jo tiešām tik daudz no mums var ar to reāli relētot, nu tā, ka mēs tiešām visi tā arī jūtamies. Un jā, es mazliet pastāstīšu, tātad Grieta, tu uzpeldēji manā tādā sociālo tīklu feedā, ja, tā kā tu parādījies tur ar kaut kādiem video no tā, kā tev iet Šrilankā, un es kaut kādu laiku jau tev sekoju, nevarēju saņemties tev arī uzrakstīt, un beigās, nē, es domāju, man ir tev jāuzraksta, tāpēc, kad man liekas, ka tev ir kaut kas vairāk, ar ko tev ir jāpadalās, un ka mums ir jādzird tas, kā tu redzi pasauli, kā tu redzi dzīvi, kā tu viņu dzīvo, jo tajā iekšā ir tik daudz baudas, bet tajā pašā laikā arī tik daudz realitātes. Nu, tā kā, ka tu arī neslēp to, ka varbūt tas reizēm var būt grūti un izaicinoši. Un, jā, es tev saku lielu paldies, ka tu esi piekritus šai sarunai, un skatīsimies, kur tā mūs aizvedīs. Un, jā, tā kā labrīt no Latvijas, varbūt tu, jā, var arī īsumā pastāstīt, jā, par sevi. Jā, nu tātad vispirms es gribu pateikt to, ka es vienmēr saku, jā, man tāds prieks, ka tu man uzrakstīji, arī tā kā vienkārši arī nesen man bija dažas dienas atpakaļ, kopš esmu Latvijā, bija viena sieviete, kas pienāca pie manis un pateica, es zinu tavus video, un es zinu, kā tas ir, ka tu jūties, ka tu nezini, vai pieiet, vai nē, nu tāds tā kā nevar saprast, ko darīt, bet vienmēr vajag teikt jā un mēģināt, jo, nu, kas ir sliktākais, kas ir sliktākais, kas var notikt, nu, kuru nezinu, es pateiktu nē, vai kaut kas tur nesanāktu sarunu, vai kas, nu, tā kā nekas vienmēr jāsaka jā, tāpēc arī sev spiež vienmēr teikt jā, runāt latviski un runāt ar cilvēkiem. Es vispār esmu nenormāls introverts dzīvē. Droši no maniem video nevar pateikt, bet nu, man tāds tā kā awkward bišķiņi ir ar cilvēkiem, tāpēc visu laiku es cenšos teikt jā un pušot sev ārā no komfort zonas, jo man vajag iemācīties nebūt tik ļoti antisocial. Jā, bet, nu jā. Jā, bet pagaidā jautājums. Jā, es par sevi gribēju, lai tu pastāstīji tā, piemēram, jā, kā tu nonāci Šrilankā? Nu, tā kā, jo tā, man liekas, nav arī tā, nu, tā kā tik populāra vieta iespējams. Es nezinu, jā, bet pastāsti, kā tu tur nonāci, kā tu tur, jā, izdomāji aizbraukt, un tu jau tur dzīvo tā kā patstāvīgi 2 gadus, vai ne? Nu jā, pastāsti par to situāciju, kas tev ir. Tātad, kā es nonācu Šrilankā? Es nonācu Šrilankā, jo mēs ar draugu, nu jau 4 gadus atpakaļ vienkārši iegooglējām, kur surfot janvārī. Jo mēs iepriekš tā kā pa Balī dzīvojāmies, un janvārī Balī ir lietu sezona, un mēs tieši domājam, kur mums tagad braukt, iegooglējām, un tā arī vienkārši aizbraucām. Jo Deivam, draugam, prioritāte ir sērfs, un man vienkārši patīk tas tropiskais vaibiņš, pilnībā citādāk nekā no Eiropas, un man tas ļoti, ļoti patika. Un pirmo reizi, kad mēs aizbraucām, mēs tur palikām kaut kādus 4 mēnešus. Tā bija sausā sezona, tā bija man pirmā pieredze ar Šrilanku, un man bija nenormāls kultūras šoks. Man tiešām, lai gan man bija tāds sevi, ka es jau tā kā zinu, tā kā esmu bijis tur Indonēzijā, kaut kādām saliņām, šur un tur, bet tas bija pilnībā kaut kas cits, jo tiešām pirmais iespējas bija tāds tā kā netīrība, nenormāls skaļš haus, nu, man vajadzēja vienkārši mēneši, lai vispār pierast pie, kas vispār notiek. Bet es arī zinu to, ka tajā momentā es biju tā kā bišķiņa dzīvē pazudusi, man bija tāda sajūta, ka nekas mani nepiepilda. Nu, vienkārši tādas tā kā iekšējās kaut kādas baigās pārdomas un domas par dzīvi un tā, un nekas nevarēja piepildīt mani, un tāpēc es pirmajā gadā nemaz nepamanīju to Šrilankas skaistumu. Man bija tāds, labi, ir karsti, ir palmas, ok, bet es pašu reāli nosēdēju iekšā mājās, jo man vienkārši nebija iekšā vispār nekādas tā kā inner drive, man nebija tāds baigais dzinulis iekšā par dzīvi un tā. Un tāpēc es esmu sapratusi to, ka Šrilanka ir tāds rīktīgi marking point. Katru reizi, kad es esmu atgriezusies, redzējusi, kā es esmu mainījusies. Un es varu pamanīt pilnībā citas lietas par dzīvi, par Šrilanku, un ieraudzīt visas tas skaistumu un tā. Un tikai pagājuši gadu, kad es sāku to blogu savā Instagramā, es varu pateikt, ka tikai tad es arī līdz galam sapratu, ka pagaid, tā kā šis taču varbūt arī manas mājas, es tāpat taču braucu šeit atpakaļ jau kuru gadu, un šīs ir manas mājas, un es tiešām tā kā to novērtēju. Nu jā, un arī, piemēram, kāpēc varbūt man bija tādas, sākumā pirmajā gadā Šrilankā es nespēju novērtēt to skaistumu, vai kā tāpēc, kad es
kārtība. Tāpēc, ka es aizraucu, kā es beidzu savu karjeru Latvijas Nacionālā operā, es strādāju par balerīnu. Un tad es sapratu, ka es vairs nevaru, mentāli, emocionāli, fiziski traumas, viss vienkārši esmu ļoti sensitīvs cilvēks, un man ir ļoti svarīgi, lai man ir apkārt tāda vide, no kuras var iedvesmoties, un par tā nebija vairāk tā kā ejam, rukājam, daram, tā kā riktīgi, tā, masculine energy, es teiktu. Un es aizgāju, un tāpēc, protams, man bija kaut kāds identity crisis, es nesapratu īsti, kas es esmu, jo es taču biju vienmēr balerīna, vairāk īsti nekas, un jā, un tam man sākās mans lielais dzīves pārmaiņas, paņēmu vienu mugursomiņu, aizbraucu projām. Sākumā uz Baliju, uz Nīderlandi, Jaunzēlandi, visu kaut kur pabiju, bet Šrilanka tiešām kaut kā vienkārši tā sakrita nebija nevienā momentā, kad es domāju, ka jā, šīs būs manas mājas, un we have to make it work. Tā nekad nebija, bija vienkārši tas ejam pa plūstam, un vienkārši redzam, kas notiek, un tiešām, un varbūt arī tos. Mēs tā kā pirmo gadu palikām kaut kādus 4-5 mēnešus, pēc tam aizbraucam kaut kur, neatceros jau kur, atkal atgriezāmies nākamajā gadā, un tad nākamajā gadā mums bija tāds, labi, mēģinām vēlreiz, es tieši no Latvijas braucu uz Šrilanku tajā momentā, un mēs atradām tos 2 sunīšus, kas mums tagad ir, un mums bija tāds, labi, es nevaru viņus sastāt uz ielas, man nav sirds viņus pamest, un tad tie arī tā kā vairāk varbūt pieņem to lēmumu, kad visi mēs paliekam. Tā kaut kā. Ok, jā, tad izklausās, ka tev ir bijis tiešām arī tāda liela pieredze vispār, tā kā paceļojot, jā, vairāk arī par to Indonēziju, tu biji Bali, Jaunzēlanda, jā, tā kā diezgan daudz esi bijusi projām. Cik ilgi vispār tu esi tā kā prom no Latvijas tā? Labi, tu ik pa laikam droši vien atgriezies, bet tā tev ceļošana, kad tev sākās. Man tieši tā ceļošana sākās tad, kad es izdomāju, ka es gribu pilnībā samainīt savu dzīvi. Man atnika Latvija, man karjera, viss man atnika, man bija tāds, viss vairs nevaru. Un tad reāli bija tie 4 gadi atpakaļ. Bet šī vairāk 4,5 kaut kas tāds. Bet es vispār pa dzīvi, man arī ļoti patīk tas, ka man tiešām ieaudzināja to ceļošanu. Arī no bērnības mēs tik daudz tā kā ceļojam, kaut vai vienalga, kādas lokācijas vai kas, bet tas man vienmēr ir iedvesmojis. Tas vienmēr ir bijis mans, man vienmēr ir bijis interesanti paskatīties, kā tur citur ir. Arī kaut vai pat baleta karjeras laikā, tā kā mēs arī tur uz konkursiem braucām, vienmēr ceļošana ir bijis tas viens stabilais aspekts manā dzīvē, un tad man bija tāds, kāpēc neaizbraukt vienai, tāds tā kā solo trip, kaut kāds tāds laiviņš, un bija ļoti skaisti, man ļoti patika. Jā. Jā, bet runājot par to, ka tā kā viena tāda ļoti liela tava dzīves daļa, teiksim, tā kā, tiešām tas tava profesija, viss, ar ko tu esi identificējies, sabrūk, es pat nevaru iedomāties, tā kā, cik tiešām tas daudz vispār ietekmē to visu, un jā, varbūt tā vides maiņa tev sākumā kaut kādā ziņā varbūt palīdzēja nedomāt tik ļoti daudz par to, ka tu kaut ko esi pazaudējusi. Un tad brīdī, kad tu varbūt tā kā nonāc te Šrilankā un tu saproti, ka nav tā prieka vai tās jēgas sajūtas, kad tad tu pēkšņi tev ir miers tāds vispār saprast, ko tu domā, ko tu jūti, un tad parādās varbūt tās emocijas par to zaudējumu un kaut ko tādu, tā identitāte, bet kā tu vari padalīties, kā tu tiki no tā ārā? Jo man liekas, tas ir tā kā ļoti svarīgi, ko tu ko tu darīji, kas bija tava tāda prakse varbūt, ka tu varēji pamanīt to Šrilankas skaistumu vai vispār to dzīvi varbūt? Noteikti. Es teikšu, tas, kad laiks dziedāja visu, un bija momenti, kad tiešām man arī bija tāds, ko man tagad darīt, kā es tagad varēšu tikt ar sevi galā, bet tiešām laiks noteikti palīdz. Bet arī tas, ka sākumā es tiešām ceļoju uz visu kaut kādām vietām, jo tā kā bija tāds sajūta, ka man ir jābēg no savām emocijām, no sevis, no Latvijas. Man tāds sajūta, ka Latvija asociēs man ar kaut ko sliktu, ar savām negatīvām emocijām, un tāpēc man jābēg prom. Un, es saprotu, es aizbraucu uz vienu valsti, tad man ir, es saprotu to, ka ir pilnībā cita valsts, cita vide, bet es jūtos tieši tāpat. Un tāds, labi, nākamo, mēģinām vēlreiz. Aizbraucu, un tajā momentā man vienkārši pēc pieredzes saprotu lēnām, kad, pirmā man atziņa tas, ka vide tevi, nevar iemainīt, tad vide tevi neietekmē tik ļoti. Galvenais ir tavs iekšējais stāvoklis, un tas, kā tu esi iekšā, to tu arī redzēsi tā kā ārā. Un tā bija man pirmā atziņa, kas notika. Tad es teikšu godīgi, es vienkārši izbesījos ar sevi. Es vairs nevarēju izturēt savu stāvokli. Man bija vienkārši
nevarēju vairāk sevi izturēt. Un tāds pats, es esmu Šrilankā, man ir tāds skaistums, kāpēc es sēžu, un man nav enerģijas, man tāds pats, ko es varu darīt. Un es sapratu, labi, kas parasti cilvēkiem palīdz? Pirmkārt, hobijs. Labi, tu vari ceļošana varbūt tās hobijs, bet tas nav sustainable, tā kā tev vajadzēs kaut ko tu vari ikdienā darīt. Un tad man tāds labi, pirmais punkts, hobijs. Es domāju, kas man varētu patikt, nu, un tad es iegāju tajā jogā. Aizbraucu atpakaļ uz Balī, izgāju savus kursiņus, visu, lai man ir papīri, un tad lēnām, tā kā one step at a time, tas bija reāli gadu process. Tā kā atšifrēt, kas tad man palīdzēs, kas ir man pietrūkst, kā es varu, tā kā, how can I make it work? Un, hobijs tas bija nākamā lieta, pēc tam man bija mindsets, nākamais aha moments, kad es atbraucu atpakaļ uz Latviju. 2 gadus atpakaļ man atkal atnāca visas tās emocijas ar to, ka jābēg no sevis, jābrauc prom no Latvijas un vispārējais, un tad es sapratu, ka vairs, reāli ir kaut kādas lietas ir atšifrētas, bet vajag vēl kaut kas nav, tā kā, tas nav normāls stāvoklis, vajag taču bišķiņu apzinātāk dzīvot, un tad man vispār ļoti palīdzēja parunāties ar life coach. Un es neteikšu, ka viņi man pateica kaut kādas baigās atbildes par sevi, bet vienkārši, tā kā, principā, intervija ar sevi, kā izvēlēt ārā kaut kādas jautājumas un lietas, ko tu vairāk par sevi saproti, un tad es sapratu, ka tiešām vienkārši jāstrādā ar sevi, ar savu prātu. Tu vari, es tieši šorīt no rīta iepostoju vienu postiņu, saku, tagad tu vari dzīvot Šrilankā un visu laiku sūdzēties par laikapstākļiem. Tu vari dzīvot Latvijā un visu laiku sūdzēties par laikapstākļiem. Tas pilnībā neko nemaina, viss ir tava perspektīva. Protams, vide var tev palīdzēt kaut kā izvilkt no sevis labākās īpašības ārā vai kā, bet galvenais ir tiešām strādāt ar sevi. Man šķiet, ka latviešiem ļoti tipiski tā, ka viss ir slikti, viss ir normāli, viss tāda emocija tāds, viduvēja vai kā. Tāpēc, ka vienkārši neesam pieraduši runāt gan par emocijām, gan par, es nezinu, arī vēl tādu teikumu, ka kaut kas notiek foršas dzīvē, ko tad es jau neko. Tā kā samierināties un tāds, nebūt skaļam un tā. Un es saprotu to, ka man ir pilnībā sevi jāpārtais par kaut kādu citu cilvēku, jo es arī esmu pieradusi runāt ne par sevi, ne stāvēt kameras priekšā, Dievs vispār, bet es saprotu to, ka man tas dod enerģijas, tas man vajag tā, un vienkārši kāpt ārā no komforta zonas. Vēl viena lieta, kas man ļoti palīdzēja. Jā, visu teikt jā, arī sāku podkāstu ar to, ka es saku, visur jā, patīk vai nepatīk, bet man vajag pamēģināt, un tad es sapratīšu, vai tas vispār bija priekš manis vai nē. Paldies, ka tu tik atklāti to padalies. Man kaut kā šī tāda aktuāla tēma, jo kaut kādā brīdī es sāku just, ka tas prieks pazūd. Man nav prieka, un neatkarīgi no tā, kur es atrastos, jā, un vienmēr tāds prieks man ir tad, kad es esmu Latvijā, jo tad es esmu starp saviem mīļajiem, un arī ir tāds tā kā dekorācija māja. Es parasti ikdienā dzīvoju teikt Vācijā, un tad es aizbraucu uz Latviju, un man ir tāds, tā kā prieks, svētki, un ir tāds pacelājums, bet patiesībā es arī esmu par to domājis, ka tā vietas māja jau nepadarīs tevi laimīgāk, piemēram, aizbraucot kaut kur, un tas viss tiešām ir iekšā jāsakārto, un man liekas, tas, ko tu tikko pateici, varētu ļoti daudziem noderēt. Arī es paņemšu to, ka, jā, īstenībā vairāk par to ikdienā, to prieku, to rutīnu atrast, tā kā, tā baigi labā lieta, ko tu pateici, kad tev ir jāatrod kaut kas tāds, kas tev ikdienā var iepriecināt, tas tavs hobijs, tas, kur tu pievērsies, kur tu fokusējies, un, jā, tā kā, jo tas ir darbs ikdienā, un katru dienu, un tieši tā galvā. Tas viss ir galvā, un, jā, es ļoti varu asociēties ar to, ka tu saki, ka tev vienkārši izbesī, kāda tu esi, jo man tagad ir tāds brīdis, ka man bišķi besī, kāda es esmu, ka man viss ir slikti, kad es esmu neapmierināta, tas, un, jā, tā kā, jā, paldies, ka tu to put it on the table, jā, bet, jā, protams. Bet arī ļoti grūti man šeit, ka tiešām pārmaiņas nav nekad vieglas. Un es sevišķi pārmaiņas jādara ar sevi ar kaut kādiem habits, domām. Tas ir visgrūtākais. Tāpēc, ka sev manīt ir ļoti, ļoti grūti. Tāpēc tiešām, kā tu saki, katru dienu vajag bilēt kaut kādu effort. Jā. Kad, tiešām, tādu nodomu, es šodien izvēlos prieku un iepriecināt sevi, piemēram. Jā, un tad varbūt tagad mūs var ievest tādā vienā savā ikdienas Šrilankas dzīvē, kā sākās tavs rīts, kāda ir tava rutīna, kā vispār tā piemēram, diena, nedēļa aiziet, kā ir protams, kāda ir dzīve Šrilankā? Dzīve Šrilankā ir ļoti lēna. Es esmu sapratusi, kopš es atbraucu, esmu šeit Latvijā, man šeit ir 5 dienas, un ārprāts tā atšķirība ir milzīga. Es
skrienu visu laiku. Man nav bijis moments, ka es vienkārši apsēžos. Labi, protams, es gribu daudz cilvēku satikt. Bet vienkārši tās ritms, norma, un tu kā tu redz arī apkārt šeit cilvēki skrien pa darīšanām. Kaut kas pat Šrilankā neviens neskrien. Mums ir, piemēram, šitā village pilsētiņas mūsu onkulīši. Viņiem rutīna ir tāda, ka viņi paņem savu plasmas krēslu, noliek pie savas mājas un visu dienu sēž. Nekustoties, vienkārši sēž šitā un vēro. Un tas ir viss. Un jau gadiem, es katru gadu, kā atbraucu atpakaļ iepriekš uz Šrilanku, viņi tur vēl joprojām sēž. Un tā kaut kāda mentalitāte, ka neviens neskries. Ja būs lietas, neviens nenāks uz darbu, kamēr nepārstās lietas līt. Arī, piemēram, tur kafejnīcās servis vai kā, tur nevienam nebūs tā vai ātrāk, viss, lai pabeigts un smuki un viss. Nē, viņi lēnām, un nedodies viņam vēl pusdienu pārtraukums kaut kur pa vidu, neviens taču nepabeigs ne savus tur galdiņus, šitos nepieņems vairāk ēdienu, neko vienkārši. Prioritāte ir viņu pašu tā kā dzīve, viņu pašu mentalitāte, nezinu, stabilitāte, viņi paši. Un viss nauda, bizness, darbs, viss iet tikai vienīgi pēc tam. Ja kādam ir dzimšanas diena no viņu draugiem vai ģimenes, protams, kad cilvēki nenāks uz darbu, vienkārši pilnībā cita prioritāte, mentalitāte un, wow, tiešām tā ir nenormāla atšķirība. Bet mans rīts, man diena Šrilankā arī tāpēc paiet ļoti, ļoti lēni. Labi, no rītiem es teikšu tā, man ir 2 sezonas Šrilankā, šobrīd arī ir lietu sezona, tāpēc man ikdiena izskatās pilnībā citādāk, un tā ir daudz atšķirīgāka, man ir mierīgāks, es nestrādāju tik bieži, tāpēc, kad es pasniedzu jogu uz vietas, un tad bieži vien turisti nav lietu sezonā, jo vienkārši nav aktuāli braukt vietu tropos. Bet ja ir sausā sezona, tad es sāku rītu ar jogu, 8 no rīta. Es teiktu, gribētos teikt, ka es baigi sagatavojos, bet es nesagatavojos. Es vienkārši pēdējā momentā vienkārši aizskrienu, jo man ir vietiņa 1 minūte no manām mājām. Aizskrienu, sataisu un esmu gatava jogai. Cikos tas ir? Cikos no rīta tas 8. ir? 8. 8 no rīta man ir joga. Un tad arī es nekad nezinu, cik daudz cilvēku nāks, bet man tik ļoti, ļoti patīk strādāt ar to jogu, tāpēc, kad, nezinu, varbūt kaut kāds tā kā man tas ir terapeitiski, tāpēc, ka es redzu pieredzi kaut par to baletu vai kā, es zinu, ko es negribu iemācīt cilvēkiem. Un tad es nāku ar tādu safe space, un man gribas visus uzklausīt, un tā kā tiešām iedot tādu tā kā mīlestību pret sevi, pret savu ķermeni, to, ka, labi, tas ir jauks topiks, bet es varu runāt par to daudz un dikti. Bet, jā, man tas tiešām tas darbs ar cilvēkiem, kad tad es varu palīdzēt kaut ko, nezinu, kaut vai arī mentāli kādam, nezinu, gribas tur raudāt vai ko, es vienmēr esmu blakus un tā kā veidoju šo safe space, un man tas ir ļoti, man patīk iesākt savu rītu tā, jo man tāds ir, ka es jau kaut ko labi esmu izdarījis. Un tad beidzās joga, un tajā pašā vietiņā mums ir mūsu mīļākā kafejnīciņa. Es tur nosēžos, un tur mums ir mūsu draugu grupiņa. Un kaut kādas 3-4 stundas mēs ēdam brokastis, kamēr visi izrunājas, kamēr visi pastāst, kā viņiem iet, kas viņiem aktuāls. Un dažādi gan vietējie mums ir draugi, gan arī vienkārši turisti, kas ir vai nu dzīvo tur, vai nu parasti brauc tikai uz 6 mēnešiem. Ļoti, ļoti dažādi veidi cilvēki no visām pasaules malām. Man ļoti patīk, tas ļoti international grupiņa. Tas arī man ļoti iedvesmo. Tā kā cik daudz iespējas ir, kad cilvēki ir, nezinu, aizgājuši no darba, kaut ko izdarījuši un atraduši savu virzienu, atraduši, kā viņi var ceļot, kā viņi var piepildīt sevi kaut vai ar saviem spēkiem vai kā. Bet mums visiem kopīgs ir tas, ka mums patīk Šrilanka, un tad es sēžu ēdu brokastis, un tajā momentā atnāk Deivs no sārfa, jo viņš jau no 6 rītā sārfo, un tad viņš stāsta man par saviem viļņiem, kas man jāizliekas, ka man ļoti interesē. Bet viņam savs hobijs, un man prieks, ka viņš var piepildīt sevi no rīta, un es varu sevi no rīta ar savu jogu. Un pēc tam sākās tāda mierīgāka pēcpusdiena, eju mājās, mums ir sunīši, tie parasti ir kaut ko sagrauzuši, un tāds pilnībā home life, un tad es, šobrīd pēdējā gada laikā, kad kopš sāku to kontentu, noteikti iet mājās, domātu ātri, fiksi idejas. Piemēram, ir cilvēki, kas, liels respekts, jo viņiem šeit ir tā kā sagatavots kontents katru dienu, plāniņš jau sataisīts, es tā nevaru. Ja es pamosos ar ideju, man tas ir šodien jāizdara, vai arī tad, šodien nebūs kontents, bet man tā kā, kaut kā tā nāk no sevis ārā diezgan bieži, un tad es arī cenšos ar sevi tikt tajā momentā, nevis galā, bet tā kā keep up with myself. Un, jā, tad es pavadu pašā pa mājām, savācu, Deivs arī sāk strādāt tajā momentā, un pēcpusdienā man ir vēl viena joga. Tad es atkal ar ritenīti, lai gan jau es ar skūtrīt braucu uz jogas nodarbību.
pāris pēcpusdienām, un arī kaut kādi cilvēciņi, un tad mēs ejam ēst vakariņas. Un, starp citu, Šrilankā ļoti maz gribas man ēst, tikai 2 reizes dienā, tāds perfekti no rīta agri lēnās brokastis, un tad vakariņas kaut kādā vietiņā parasti. Nu, vēl viens fun facts ir tas, ka mums mājās nav virtuve. Es neesmu gatavojusi 4 gadus, nu tiešām. Mums nav leduskapis, tāpēc, kad vienkārši mēs sapratām, ka nav īsti vērts, ja mums ir vienmēr kafejnīcas blakus, un tas izmaksas ir ļoti līdzīgas. Vienalga, vai tu pēc pats savēdienu vai kaut kur ēd, ir tas pats, un tāpēc, kāpēc čakarēties, mēs varam labāk ieguldīt laiku kaut kur citur un vienkārši atrast kaut kādu momentu aiziet uz kādu kafejnīciņu vai kaut ko tādu. Tā kā jā, un tad vakariņās arī tāds lēns un mierīgs pa mājām. Nu, ja man sanāk iespiest pa vidu kaut kādas pilates nodarbību vai aiziet vēl ekstra kaut kādu jogas nodarbību, to es noteikti cenšos izdarīt. Šeit mēs aiziem peldēties, ja ir vēlme un spēks. Bet man šķiet, ka Šrilankā arī tas laikapstākļi ir ļoti, protams, karsti. Un līdz ar to tas ietekmē to dzīves ritmu. Tāpēc, kad man ir pilnīgi tāds ietekme, man kāds sēž uz galvas, tu kā lēnām šķūts pa tām ieliņām, kaut ko ej un daries. Un, protams, kad karstumā enerģijas ir mazāk, tāpēc arī dzīvesveids ir lēnāks. Es domāju, ka tā. Wow, tu tiešām ļoti, ļoti labi visu izstāstīji, nu, tā kā par visiem tiem blakus efektiem, kas notiek, un par to virtuvi, jā, es arī skatījos, ka jums nav virtuvi, un tad to pirmo video, ko es skatījos, es domāju, kā var dzīvot bez virtuves. Bet reāli jums ļoti, ļoti labi sanāk, un ēdiens izskatās vienkārši garšīgs, ļoti garšīgs, un īstenībā es gribēju arī tev pajautāt par ēdienu. Jo viņš ir tāds, man pilnīgs iekauts saskrēja, tas ēdiens ir tik svaigs, un jūs tik skaisti arī, man liekas, sadakorējat, vienmēr saliekat, un cistās tiešām tā tropiski sulīgi, un jā, un kā ir tev ar, piemēram, tagad ēdienu, ja tu salīdzini ar to, kā tu ēdi Latvijā, vai kā tu ēdi Šrilankā, vai kādas ir tās garšas, ko tu esi pamanījis, vai kas tev patīk, varbūt, jā, par ēdienu varam parunāt. Jā, mēs noteikti varam parunāt, jo es biju Šrilankā un man visu laiku, kad esmu projām, man gribas krējumu. Nu, ne pienu, bet krējumu, biespienu sieriņus, jo tur Šrilankā vispār nav. Viņiem govis ir ļoti liels retums un viņiem ir vairāk bifeļi, bufalos kaut kas tāds, un viņi taisa no viņu kurtu, un tas ir tā kā jogurts, un pilnībā cita garša un tekstūra, un tas nav tas, un tāpēc man pietrūkst tie pieni kaut kādi produkti, lai gan ikdienā es dzeru, piemēram, ar kafiju, tur vairāk rauzu pienu vai kā, bet tieši tas kaut kāds biespiens man ļoti pietrūkst, un to es nevaru nekur atrast, un negaršo vispār kā Latvijā, tā kā tā ir viena lieta, kas man nenormāli pietrūkst, bet, nu, protams, ir ļoti daudz, nu, nevis tieši alternatīvas, bet vienkārši atrast ēdienus, kas man garšo arī Šrilankā, jo tur tiešām ir tropiskie auglīši, kaut kādas citādākas lietas, un arī viņu vietējais ēdiens man vispār ļoti garšo ar rīsi, ar kariju, ļoti vienkārši, bet, nu, riktīgi garšu buķeti, es teiktu, tāpēc, ka tur nav tikai sālītes, tur, nezinu, ar kartupelīšiem, tur ir viens karīs, nākamais karīs, kaut kādas garšvielas 100 000, tur sīpoliņi, nu, viss ir tik ļoti, ļoti piepildīts, ļoti garšīgi. Man tiešām ļoti, ļoti garšo, bet man bija jāpierod pie asuma. Jo pat tad, kad mēs pasūtām no spicy ēdienu, tad mums atnāk tāpat bišķi spicy, un, nu, jau esmu pieradusi, bet sākumā es atceros sevi, es vienkārši ēdu, man asaras birst, es jau tā kā nesaprotu, vai es varu pelpot, vai ne, man vienkārši šoks, tāpēc, ka, protams, no Latvijas neesmu pieredzis pie asuma, bet tur uz vietas tiešām man bija jāpierod, bet man bija arī tāds mērķis, man katru dienu kaut kas asar jāpēt, lai es dēnam pierod. Un tagad, ja man arī nekad dzīvē nedomāju, ka man patiks šrilankiešu ēdiens vai arī vispār indiešu ēdiens, man pēdējā laikā ļoti patīk. Nu, viņu virtuves, un es esmu izmainījusies, arī sev pieredzinājis varbūt pie tiem tropiskiem ēdieniem. Un tagad, kad tu esi Latvijā, tu arī savai ģimenei, piemēram, draugiem kaut ko pagatavo, to, ko piemēram, tu ēdi ikdienā tur, vai galīgi neaizraujies? Vispār vajadzētu, zini, bet viņi ir man apciemojuši vairākas reizes Šrilankā, un es neteiktu, ka man ģimene vajag patīk spicy ēdiens. Viņiem vairāk avokādo maizītes un tādas lietas, bet nē, es vispār jūtos kā kaut kāda karaliene, kas esmu atbraukus atpakaļ. Visi mani ģimene tā kā, es zinu, ka tu pietrūks biespienīši, ejam, uztaisam tev biespienīši, kā tā, pilnīgi gribas, lai man es tiek piepildīt arī Latvijā, un tik šausmīgi mīļi, es vienkārši nevaru. Katrā ziņā viņi man tikai baro ar latviešu ēdienu, un es no Šrilankas viņiem atvedu suvenīrus, protams, un tā, bet es domāju, ja es uztaisītu šrilankiešu ēdienu, pat nebūtu, it sevišķi mana māsiņa, viņai vienalga, es teikšu tā, viņa arī maziņa, viņa vēl 10 gadiņi, viņa tūlīt būs, un viņai ir labāk patīk tā, jā. Eiropeiski.
Bet arī varbūt, jā, ja viņi brauc ciemos, tad vienkārši tu tur uz vietas ar vietējiem produktiņiem var uztaisīt, un tad jau tā arī. Ok, jā, bet tu arī minēji par to lietu sezonu. Tu vari izstāstīt cilvēkam, kurš nav bijis, piemēram, tropos, un kurš nezin, kas ir lietu sezona. Kas ir lietu sezona? Nu, tā kā ar ko viņi atšķirās Jā. no vienkārši Jā. tāda? Jā, vispār nosaukums ļoti biedējošs. Lietu sezona, tam. Kas tagad būs? Bet vispār nav tik traki. Vienkārši tas, ka lietus iespējams būs vairāk nekā sausajā sezonā. Sausajā sezonā var būt tā, ka mēnešiem 3-4 mēnešus vispār nav lietus. Un tur spilgta saule katru dienu, tāpēc tā ir sausā sezona. Lietu sezonā ir tā, ka ir iespēja, ka katru dienu mazliet palīdz. Un tas nav, ka visu dienu nenormālas lietas, kā es zinu, ka Balī tā ir, varbūt, bet Šrilankā tā tas nav. Šrilankā ir mums pa nakti līst lietu sezonas laikā, un varbūt ir viena diena, kad tiešām tur 2-3 stundas vairāk palīdz pa dienu. Bet ir nedēļas, un varbūt pat arī mēnesis, man šķiet, ka jūlijā vispār mums baigi nelīd vai jūnijā, neatceros. Bet katrā ziņā arī tu sanāc tev braukt, ja tev sanāk braukt lietu sezonā, nevajag satraukties, tāpēc, ka laikapstākļi, temperatūra vienmēr būs 30 grādi, vienalga tur lietus vai nē, tas vispār neko neietekmē. Un vispār daudzas pat vietas ir foršāk redzēt lietus laikā. Labi, tur kalnā kā baigi nevajadzētu, droši vien, ka tajā brīdī jau neko neredzēt no augšas, bet, teiksim, ūdenskritumi. Tiem taču ir daudz lielāka tā plūsma un visu ļoti forši, nezinu, man ļoti patīk lietus sezona, jo ir mazāk turistu. Naktsmājas ir daudz lētākas. Kafejnīcas vairāk ir ciet, tas nozīmē, ka arī lētāks ēdiens kafejnīcās. Visas tās tourist attractions, turistu vietiņas nav rindas. Vienkārši daudz izdevīgāk ir braukt vispār tajā lietu sezonā nekā sausajā sezonā. Bet Šrilankā ir tā, ir viena vesela tā sala. Apakšā, tad, kad ir lietu sezona, tad augšā ir sausā sezona, un tad, kad te ir lietu sezona, tad tur ir sausā sezona. Tā kā vienmēr tu atradīsi vietiņu, kur ir sausā sezona 100%, viņas tur mainās. Jā. Es līdz pašai augšā vēl neesmu tikusi vispār Šrilankā. Man tur tā. bet kā, piemēram, ir ar to tā kā pārvietošanos Šrilankā, ar ko tu varētu, piemēram, tikt, ja tu gribētu tikt tālāk, kaut kur tev ir kaut kāds iespējas tur, nezinu, izīrēt mašīnu vai... Jā. Transports viss ir pieejami. Es teiktu, ka visdārgākais vispār viens no dārgākajām lietām ceļojumā uz Šrilanku var būt transports. Var izīrēt gan tuktuku, gan mocīšus, bet es ieteiktu, lai tiešām noķertu to Šrilankas vaibiņu, braukt ar vilcienu, ar autobusu. Nenormāls hauss, ārkārtīgi interesanti, un par dažiem centiem tu vari apceļot gan visu, tā kā Šrilanku, jo publiskais transports ir ļoti īpatnējs. Sevišķi tie busiņi, man šeit, ka tie, kur ir bijuši Šrilankā, zina, par ko es runāju, tāpēc, ka busiņiem vispār viņi ir kaut kādi trakie, viņi ir galvenie visā ceļā, tāpēc, ka viņi ir lielākie, un viņi var braukt tev pretī pa tieši to pašu, joslu, jā. Jā, joslu, jā. Un viņi var braukt tev virsū, un tev ir jābūt tam, kuram pabīdīsies, un tad viņš tikai apbrauks. Nekad neatkāpsies. Un ļoti, ļoti bailīgi vispār, nenormāls hauss. Bet es vienmēr iesaku ņemt šo publisko transportu, bet, ja jūs gribat lēnām mierīgi, noteikti var ņemt tuktuku, ar savu noteikti arī kaut kādu driverīti, taksīti. Vienmēr var atrast cilvēkus, kas vienkārši tevi izvedīs pasauliņu, vai nezinu, piemēram, pats arī viņš tevi vestu. Un tas publiskais transports, viņš tā kā, tu saki, hauss, un tas tādā ziņā, ka tu nevar rēķināties īsti ar laikiem, ka viņš atnāks, vai vienkārši tur ir ļoti daudz cilvēki, un varbūt vieta nebūtu. Jā, viss, ko tu tagad minēji, viss tiešām, tāpēc, kad nav arī pietur vietas, jāprast vietējiem, kur, piemēram, viņš taču apstājās, un nav grafiki, tu vienkārši stāvi un gaidi, kad kāds atbrauks. Nav ilgi jāgaida, viņi tur bieži brauc, bet vienkārši tas arī uz kurieni viņi brauc. Man nekad nav nejausmas. Es vienmēr prasu, vai šitais ved uz kaut kādu tur vietiņu, kur man vajag, vai ne. Un vietēji vienmēr palīdzēs. Viņi vienmēr tev aizvedīs, aizrocīs kaut vai līdz nākamajai pieturai, vai kur parādīs. Tas ir vienīgais veids, kā es esmu pārvietojusies ar publisko transportu, vienkārši parunāties. Un vienmēr viss ir palīdzējuši. Un tiešām tas ir vienīgais veids, kā es zinu. Bet nenormāls skaļš, protams. Ļoti daudz cilvēku iekšā. Busiņos vēl ir nenormāls skaļš radio. Radio kādas vienkārši šrilankiešu dziesmas vai kā. Viss ir tāds, wow, krāsains, spilgts, skaļš, tāds, rītīgi sajālien.
neviens tur nav arī kluss un mierīgs, tā kā vispār atbraucot arī uz Latvijas jūtos, kad kaut kāda background noise ir nogriezta lejā, jo es eju pa ielām, viss ir tik kluss, tik mierīgs. Nu, protams, tur varbūt cilvēki, bet visi vienkārši tāds miers. Jā. Un Šrilankā miers nav. Arī, ja tu ej pastaigāties, ko es nekad īsti nedaru, viņi pievelk tur, nezinu, cilvēkus savos veikaliņos, palaižot šausmīgi skaļu mūziku uz visām tumbiņām, lai visi dzird, lai visi redz, un tad, lai nāk iekšā, un tā viņi pievilina savus klientus, vai kā. Nu, pavisam citādāk nekā Latvijā. Jā, tev uzmanība, pieņemsim, ne tā kā, kā tev ir ar to uzmanību, piemēram, uz ielas, ja tu saki, ka tu neej tā baigi pastaigāties, bet kāpēc tu neej, un jā, vai tev tur ir, tu jūti kaut kādu lielāku uzmanību, piemēram, tas, ka, nu, tā kā varbūt, ka viņi... Jā, es saprotu. Jā. Noteikti kaut kāda uzmanība, jā, bet tas nav iemesls, kāpēc es neju. Es neju, tāpēc, ka viņiem vienkārši nav gājēju ieliņas. Tāciņas tur vienkārši ir lielais ceļš, un tu vari kaut kā pa maliņu lavīties, bet tu redzi to milzīgu autobusu, ka tev nāk virsū. Nu, es negribu sevi riskēt, vai kā pa mazajām ieliņām, noteikti es eju kaut kādu pa laikam, bet šeit es arī esmu tik daudz izstaigājusies, man tas ir kaut kas jauns. Nu jā, un par uzmanību ir tā, ka sākumā man arī bija tāds, ko visi skatās, ko viņiem no manis vajag, tā kā es jutos diezgan nekomfortabli, bet es sapratu, nu, vēlāk, protams, man pielica, kad, labi, kaut kādās vietās viņi nekad nav redzējuši turistus, vai kā? Nu, protams, ka skatīsies, es arī skatītos. Un nekad tas nav tāds ļaunveidīgs vai ļaunprātīgs skatiens. Un šobrīd ir tā, kad es eju, un es esmu sapratusi, ka man vieglāk tikt pār šai situācijai, tad, kad es pirmā pasaku hello vai pasmaidu. Un tad, kad es jau redzu, ka kaut kā tā kā varētu paskatīties, es tā kā pagriežos, hello, ko homodē, nu, labdien vai labrīt. Pasaku viņiem tur čau, un viņiem uzreiz smaidīju, čau, viss kārtībā. Viņi tādi ļoti varbūt skeptiski, bet patiesībā viņiem vajag tikai čau, un tas ir viss. Nu, es neesmu jutusies nekad kaut kā dīvaini vai man nav reāli bijuši tādas situācijas. Tu vienkārši arī ieiet tādu atvērtu sirdi, un tā kā tu arī esi atvērta cilvēkiem, tāpēc es domāju, ka brīdī tu arī pasakot to hello pirmā, esi tā, ka tu uzbūvēji jau to kaut kādu tiltu starp viņiem tevi, ka tā kā viss kārtībā. Jā, viss kārtībā, tieši tā. Jā, ok, un tu arī daudz diezgan dalies savā Instagramā ar to, ka tā kā tādiem izaicinājumiem, kas ir īstenībā dzīvojot tropos, ar ko ir jāsaskarās. Jo, protams, no malas jau izskatās, ka viss ir skaisti, ir mūžīgā vasara, garšīgi auglīši un joga no rīta, joga pēcpusdienā un viss tāds. Bet kas ir tādi lielākie izaicinājumi, teiksim, praktiski tīri, tā kā ar ko tu esi saskārusies, kas varbūt tev tas netraucē, bet ka tu saproti, ka šis varbūt kādam kāds varbūt šo nevarētu izturēt, bet, nu jā, kas ir tādas lietas, ko tu varētu tā kā pateikt, jā, tādi izaicinājumi? Jā, ļoti labs jautājums. Es domāju, ka vispār, Šrilankā nekas nav paredzams. Tātad grafiks, ja tev ir svarīga struktūra, būt laikā, Šrilankā tas nekad nebūs. Tā kā pacietība ļoti vajag. Piesim, arī, es nezinu, es varu pamosties no rīta un varbūt tā, it sevišķi lietas sezonā, kad, šodien nebūs elektrības. Un neviens nav to pateicis. Un tev tagad uz dienu ir jāizdomā, kā es tagad risināšu šo situāciju. Tas pats ar ūdeni var gadīties. Katrā ziņā viss ir tik ļoti neparedzams, un tev ir jāiemācās pašam tik galā ar kaut kādām tādām situācijām, un sākumā es noteikti arī besījos ārā un kas tur notiek, bet tagad man tāds, nu labi, šī ir vienkārši daļa no Šrilankas, tev ir tas jāpieņem, tu šeit esi ciemiņš, tas ir viņiem norma, un tā kā, viss tev ir tas jātiek ar to galā. Arī, piemēram, ja tu esi noierējis kaut kādus, kaut vai tus pašus tuktukus, vai ej tūrēs, vai kur, tev pašam ir 100 reizes jāzvan, jāatgādina, jo kaut kāda tā viņam darba kultūra ir pavisam citādāka, un, viņi tādi šilotāji, viņi var aizmirst. Vai kā, katrā ziņā jāuzņemās visu atbildību pašam uz sevi, jārisina, jāmeklē un jādara. Jā, cevišķi, ja tu brauc kā turists kaut kādos kapīnos vai turistu rezervē vai ko, noteikti tā. Arī tas, kad servis ir ļoti lēns, tu var aiziet uz, man ļoti bieži tā ir, es aizēju kaut vai uz veikalu un tur ir kaut kādas 10 tās kasas atvērtas. Bet viena meitene izdomājas, ka labi, šodien es pastrādāšu. Un viena stāv, un tur ir nenormāla rinda, un nav nekāds tad iekšējais satraukums viņai, vai kas viņai ne, viņa var vēl parunāties ar tiem klientiem, kas ir atnākuši, un ir viens cilvēks, kas visus apkalpo. Un tā viņa lēnām pīkstina un tā, un pilnībā čilā, un tu vari
ja tu sāksi cepties par to, tad būs viss atvaļinājums vai, nezinu, visa diena izbojāta, tāpēc, ka ja tu sapratīsi to, ka, bet ir arī forši vienkārši apstāties un pabaudīt situāciju, nezinu, tur vairāk laiks vai kā, tiešām ļoti jāstrādā ar savu kaut kādu mentalitāti. Interesanti. No sākumā man arī tas ir šoks, bet es tagad jau nāku ar pilnīgi citām ekspektācijām uz to veikalu. Es zinu, ka tas paņems pusstundu, lai gan man vajag nopirkt tikai vienu lietiņu kaut kādu, un ir ok. Jā, vienkārši jāsagatavojas to, ka ir citādāk. Un nekādā gadījumā nedrīkst. Un nevar braukt uz Šrilanku, ja tu ekspectē tādas pašas standartus kā Eiropā. Nebūs. Vispār nebūs. Un tas ir normāli, tā ir Āzija. Jā, man liekas arī ļoti svarīgi to pateikt. Un tev bija tieši viens, man liekas, karusels, kur tu par to arī runāji, ka Šrilanka nebūs tev, ja tev patīk šī rutīna un visu. Un tad man liekas, jā, bet īstenībā tādu lietu kā elektrības neesamība, es savā ikdienā vienkārši pat neiedomājos, kā var nebūt elektrība. Un ja tu man saki, ka, mums šodien nav elektrība, man ir tāds, what do you mean? Ka tas noteikti ir tāds, tā kā viena tāda, tā kā pašsaprotama ikdienas daļa, pieņemsim, jā, manā ikdienā, bet tev ir tāds, ka, jā, tas var arī nebūt. Jā, tas ir arī, un tas īstenībā arī klausītājiem fun fact, tas, kad es ar tevi gribēju sarunāt sarunu, un tad man rakstīja, ka jā, nevar zināt, kā Šrilankā ar to internetu labāk, tad, kad es būšu Latvijā, un tad mēs arī šo sarunu gaidījām, kamēr Grieta aizbrauc uz Latviju, lai mēs varētu ierakstīt, un jā, jo arī ar internetu, kā izrādās, nevar zināt, būs vai nebūs, un jā, tā elektrība arī. Jā, tieši tā. Un arī daudz cilvēki ir tā kā tie digital nomads, viņi strādā online arī, un viņiem tas arī ir ļoti sarežģīti. Ir dažas pilsētiņas, kur konkrētās kafejnīcās ir tas power generator, elektrības, tā kā tas ģenerators, laikam, nezinu, jā. Un tad viņi iet uz tām kafejnīcām, jo vienalga vai būs vai nebūs elektrība, tur tiešām būs. Un Deivam arī, piemēram, manam draugam, viņš strādā online. No rīta ir tā, ka viņš pamostās, aiziet surfot, un jau pusstunda palikusi līdz darbam, viņš atnāk mājās, un ir vienkārši power cut. Atkal jāvar uz to kafejnīcu. Tas var būt ļoti čakarīgi. Tā kā, ja arī, piemēram, cilvēki grib strādāt, ziniet, kad būs dienas, kad vienkārši jāmeklē, kur atrast internetu. Jā, ka tas nevar būt mājās arī tā diezgan, jā, tāds... būtiska lieta, jā. Parastam Eiropietim būtiska lieta, ko ņemt vērā dodoties uz Šrilanku. Un, jā, un tavā Instagram kontā ir rakstīts Šrilanka latviešiem. Jā, tu teici, ka tu jau kādu gadu tā kā aktīvi tur posto, tad, kad tev ir iedvesma un tu sataisi rītīgi foršus video. Un, jā, bet tev ir konts latviešu valodā, un tev ir pašā nosaukumā Šrilanka latviešiem. Kāpēc tu tā izdomāji, ka tu taisīsi to latviešu valodā? Okay. Kāpēc tā ir Šrilanka latviešiem? Un, jā, kāpēc tu nofokusējies uz Latviju? Jā, arī labs jautājums, tāpēc, ka sākumā runāt latviski man tas bija daudz diskomfortā. Man tāda tā kā diskomforta sajūta bija, jo man tāds iet, Latvija ir maziņa, visi zin visus. Tagad sāks runāt, tādas ļoti liela tā kā insecurities, tā kā nepašpārliecinātība, un man vajag runāt tieši latviski, lai izkāptu ārā no savas tās komforta zonas un pierādīt to, ka visiem tiešām ir vienalga patiesība sakot. Un tad es kāpu sev pāri un es sapratu, ka labi, man vajag latviski un arī varbūt to saikni ar latviešiem kaut kādu noturēt, jo Šrilankā es ļoti reti, kad redzu latviešus un labi, es varu runāt ar ģimeni un tā, bet tagad arī kopš es atveru to savu Instagramiņu, es esmu sarakstījušies kaut vai tik daudz latviešiem, kas arī dzīvo ārpus Latvijas, kaut vai tajā pašā Āzijā vai kur, un man ļoti patīk, tāpēc, ka mums jau ir kaut kāds topiks, par ko runāt, vai kā, un kaut kāda saikni ir turēt ar to Latviju, viss šī man prasījās, tāpēc es uztaisīju latviski to kontiņu, un latviešiem, zini, es vispār arī par Instagramu. Es gribēju, tad, kad es aizbraucu projām no Latvijas, es gribēju atrast kādu cilvēku, kas jau būtu tam gājis cauri, tam pārmaiņām. Kaut kur varbūt jau dzīvo ārpus Latvijas. Es gribēju kā piemēru atrast cilvēku, kas man varētu iedvesmot un pateikt, ka tai viss būs kārtībā. Un tad es uzsāku šo kontu tieši ar tādu domu, kad, zini, kaut vai ja viens cilvēks iedvesmosies un sapratīs to, ka
Nezinu, varbūt viņš grib, ja viņš domās jau 100 gadus pārmainīt valstis, tad let's go, let's do this, vai arī vienkārši apritīs, varbūt man tieši nevajag to Šrilanku, vai man nevajag tos tropus, jo es zinu, ka man tagad Latvijā ir labi, un man nevajag tos power cuts un vispārējo. Arī labi. Vienkārši pastāstīt par citādāku veidu dzīves stilu un iespējams, un to, ka, ja tu gribi, tad tu vienmēr visu sasniegsi un varēsi, vienkārši vajag sev noticēt un uzdrīkstēties. Nu jā, un tādus tā kā es gribēju tiešām iedot to savu emociju, kura man pietrūka tad, kad es sāku ceļot. Jā, un man liekas arī forši, ka tu runā latviski tur, un tu esi arī savam nīderlandiešu draugam arī likusi pat runāt latviski, un man tas likās tā kā ritīgi fun, nu tā kā ritīgi cute arī, kad tiešām, kad arī viņš tā iesaistījās tavā saturā, un jā, manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi, ko tu dari, jo tieši tā kā arī tas tavs nodevs par to, ka, ja kaut vienam cilvēkam tas noderēs, tad tas jau ir tā vērts, un es gribu tiešām uzteikt tavu kontu, jo viņš ir tiešām foršs, viņš tiešām ir tik garšīgs, tropisks, tāds vienkārši kolosāls saturs, viņš ir smieklīgs arī tas saturs tev, un jā, tiešām tāds viegls, smieklīgs pat un tāds ironisks un tajā pašā laikā reāls un patiesas tāds, ka tas ir ļoti forši to visu apkopojis tur kopā un iedevis to ieskatu latviešiem konkrēti parādīt par to, kāda tad ir tā Šrilanka. Nu, tā kā, jā, paldies tev, ka tu to dari un Bet, zini, paldies arī tev, tāpēc, ka man ļoti patīk tā ideja, ko tu izdomājies, ka tiešām runāties ar latviešiem, kas ir ārpus Latvijas dzīvo un tā, jo, nu, noteikti katram pārvācoties ir kaut kādas problēmas, ko viņi ir gājuši cauri un pārmaiņas un tā, un tiešām daloties ar to, tu iedod arī drosmi citiem pamēģināt, nu, piemēram, arī, kā es saku, ka ir vēlme vai kā tā kā tiešām ļoti forši. Jā, man liekas, ka ļoti daudz mēs varam spoguļoties viens ar otru, jo mēs esam izgājuši cauri kaut kam tādam, kas ir, jā, tā probūtne, un tad tu tiešām sakonektējies ar sevi vai atklāji kaut ko par sevi vairāk. Es īstenībā arī gribu pateikt tev ļoti forša mamma, jo viņa tagad mēs redzam arī, nu, pēdējos ierakstos Instagramā, un jā, es gribu pajautāt, kā mammai vispār ar to, ka tu aizbrauci, un tagad, protams, viņa ir ļoti priecīga, ka tu esi atbraukusi, un izstāsti jums ir ļoti foršas attiecības, un jā, kā vispār ir tev ar to tuvību, ar to ģimeni, draugiem varbūt, kamēr tu esi projām, un jā, kā tu par to jūties? Jā, nu es te varu vispirms pateikt par, man Latvijā ir viena labākā draudzene, mēs esam pazīstams, un mēs draudzējamies jau kādus 15 gadus, un mums ir tieši tā, man šķiet, ka katrām attiecībām vajag tā kā, you have to put the effort. Latviski, nezinu, kā ir, bet, nu, tev vajag strādāt. Vajag strādāt, lai noturētu attiecības. Un tāpēc mēs katru pirmdienu, mums ir grafiks, katru pirmdienu mēs zvanamies. Un jau gadiem tā ir bijis un iegājis tā kā tāda tradīcija, un tas ļoti palīdz, jo tu nedēļas laikā kaut kādu informāciju savās par savu dzīvi, par sevi, un tad tu vienkārši izrunājies. Un tieši tāpēc mums ar to manu labāko draudzeni tāds riktīgi baigi labais kontakts. Nu, labi, tas ir viens par draugiem. Bet par mammu ir tā, ka mums tiešām attiecības ir uzlabojušās kopš es dzīvoju projām no Latvijas. Un es saprotu to, ka es esmu vienkārši piepildītāka Šrilankā, un es varbūt arī labāk sevis versiju mūsu attiecībās. Tāpēc mums arī ir vieglāk komunicēt, nezinu, dzīvoties kopā un tā. Es nezinu, man šeit ļoti tipiski tā, ka mamma ir meita, parasti kaut kāda strīda vai kas, bet nu, mums, protams, tas arī ir bijis manos pusauģu gados vai kā. Bet šobrīd tiešām ir tāda sajūta, ka tā distance ir ļoti palīdzējusi. Gan viņai augt kā personībai, attīstīties, gan man, un tad mēs varam kopā kaut kā satikties un apzinātāk veidot sarunas, komunikāciju un vispārējais, un tas ir ļoti, ļoti, ļoti palīdzējis. Protams, viņi man priecīgi redzēt, un es viņu esmu priecīgi redzēt, bet man nav tā, ka pietrūkst, kad viņi būtu man katru dienu blakus. Mēs bieži sazvanamies, tas gan. Kad viņai jau iet kaut kā uz darba vai kā, mēs noteikti sazvanamies, parunājamies un ir labi. Bet es domāju arī tāpēc, ka viņa vienmēr man no bērnības ir laidusi visur. Viņa braucas jau 14 gadus tur lidoju viena vai uz kaut kādiem konkursiem vai kā. Nu, vienmēr ir bijis tāds, es tev uzticos, jo gatis, galvenais piezvani, ka tu esi nolaidusies un viss. Un tas man jau no sākuma ir iedevis tādu rīktīgu, independence vai kā, uzticību sev, ka vienalga, kas notiks, es varu viņai piesvīt, kā arī pati tikšu ar situāciju galā. Un. Nu jā,
Ārkārtas smaigi, es tev gribu jā, pārtāt, man pilnīgi asariņa skaidrs. drusciņi acī par to, Jā, ka tev māma iedod to pārliecību sev, ka tu vari braukt un tā kā, nu, ka tu to vari izdarīt reāli pati, ka tu vienkārši brauc un jā, māma zina, ka tu tiks galā, vienkārši padod viņai ziņu. Tas laikam ir kaut kas tāds, ko, nu, kāpēc tāda emocionāli palika. Varbūt tas ir tas, ko es gribētu tiešām iemācīt arī saviem bērniem, kad jā, nu, tā kā, you got this, nu tā kā, whatever, nu tā kā, ko tu gribi, tu vari un vienkārši dodies un nekas nebūs tev par grūtu, tu visu varēsi jā, izdarīt. Tā kā tas ir jā, tiešām ļoti, ļoti tāda tava super spēja by default, jā, noklusējumā, kas tev ir, kas tu vienkārši var, jā, tā kā, jā. piedod tev Jā. pārtrauc, bet, jā, Nē, man viss kaut kā. kārtībā. Nu, tieši tā, nu, bet es arī saprotu, piemēram, es arī es domāju, nezinu, kādreiz dzīvē, ja man būtu bērni, grūti taču ir palaist vaļā. Tu esi ieguldījis tik daudz laika un nezinu, naudas un emocijas, un jums taču, nu, bērns taču ir pilnībā cita kaut kāda saikne. Un tad pateikt, zini, es tev uzticos, ej, brauc tur. Protams, man arī būtu stress, es nevarētu, bet viņai kaut kā tā ļoti viegli nācies, un man šķiet, tāpēc, ka viņai pašai tāda deksme pēc ceļošanas ir jau vienmēr bijusi, viņa saprot, kā es jūtos, tāpēc viņa var arī palaist tā vieglāk vai kā. Jo es zinu, man ir ļoti daudz draugu, piemēram, kas ir centušies dzīvot ārpus viņu valsts vai kā, un viņiem ir tas homesickness, nu, kā tiešām ilgas pēc mājām, pēc ģimenes, un viņi beigās arī aizbrauc atpakaļ, tikai tāpēc, ka nevar iztikt bez tās ģimenes un bez tās mājas sajūtiņas. Tā kā man šādas emocijas nekad nav bijušas, un es īsti nezinu, kā tas varētu būt, ka tu visu laiku ilgojies pēc mājām. Bet es zinu, mēs arī bērnībā, piemēram, ar mammu ļoti daudz reizes pārvācāmies. Nu, tiešām katru gadu kaut kur citur dzīvojam, un es domāju, tāpēc man ir tāda, esmu pieradusi, ka vienalga, kur es būšu, es izveidošu to kā savu mazo mājiņu, un tā būs mana mājiņa. Vienalga, vai esmu hostelī, vai esmu savās mājās, vai Latvijā, vai Jaunzēlandē, Šrilankā, vienalga kur, bet man tiešām, nu, es domāju, ka tas ir tiešām bērnība. Tas veids, kā mēs dzīvojam, vai kā ļoti šobrīd palīdz. Jā, bet, zin kā, mēs arī atgriežamies atpakaļ pie tā, nu, tā kā, pie tā, ka te tava tā mindset, tā kā, ko tu domā vispār par to, nu, par pasauli vai kāda vai ir, jo īstenībā tas homesickness, es arī tā kā, ja es esmu dzīvojis kaut kur prom, piemēram, es savos 18 gados dzīvoju kaut kādu gadu Francijā, un man nebija tā, un toreiz nebija ne WhatsApp, es nevarēju ne pat tā sazvanīties, nebija, bet, ja man kāds prasīja, vai man tur nepietrūkst mājas, man baigi nepietrūk. Nu, tā kā man arī bija tā visa dzīve un viss tāds, ka tā kā kaut kā nebija laika par to domāt, un man ļoti patika tas tā visa jaunā pieredze, un man mamma laikam arī ir iedevusi to, ka viņa man uzticās, es daudz ko esmu darījis, un tā kā tā sajūta, jā, tā iekšējā sajūta, ka tu vienkārši vari darīt, un tu nepazudīsi un nepazaudēsi to saikni, tā kā kurā gadījumā, kur tu esi, bet arī savukārt šobrīd šajā dzīves punktā man tomēr ir tāds, ka man gribās atgriezties atpakaļ Latvijā, jo man liekas, ka tur ir tā laime un prieks, ka es meklēju to ārējā apstāklī, bet patiesībā tas ir tas, ka tev ir jāpastrādā bišķi iekšā ar sevi. Tā kā, Jā, tas, ko tu tieši tā. minēji, tā kā, man vienkārši šī saruna bija tik ļoti vajadzīga. Man bija vajadzīga šī saruna. Tā kā Nē, super, tava tiešām. diena ir izdevusies, un jā, tu šodien esi kādu cilvēku vienkārši kaut ko likusi saprast, jā. Bet jā, tiešām, tā kā, ka mēs atgriežamies atpakaļ pie tā, ka, jā, ka tu to savu vidi, savu to, tu vari uztaisīt pat tajā mazajā stūrītī, kur tu nonāc, tu vari vienkārši būt sazemēta ar sevi, Jā. ar savām vērtībām, un jā, nu, šautauts tavai mammai. Jā, reāli, tiešām, jā. Bet, Jā. zini, arī, piemēram, nu, es arī, piemēram, arī par to baleti un tā, un man bija, es ļoti interesantā veidā iemācījos to par sevi, par dzīvi, kā tādu, piemēram, man bija tāds, es jutos, nu, piemēram, vienkārši emocija ļoti slikti. Es jutos ļoti slikti par dzīvi, par sevi, par apkārtni, par visu. Es domāju, tad, kad es būšu balerīna, tas man liks justies labāk. Un tur to slikto emociju lēnām eju augšā par karjeras kāpnēm vai kā, un tad, kad tu sasniedz, tāds, nu, kur tad ir manas labās emocijas? Kurš man, tagad, nezinu, mana ekspektācija bija to, ka tas atrisinās visas manas problēmas, ka es būšu laimīga, tur successful, vispārējais. Un tā taču vispār nav. Tu vari, nu, es tajā momentā katrā ziņā ļoti, man bija kaut kāds pilnīgs šoks, jo es tiešām, protams, biju, nu, arī jauna un tā, bet vienkārši man bija tāda ekspektācija, ka tas atrisinās visas manas problēmas, un tā nebija. Un tad pēc tam nākamais man bija tāds, es pārvākšos uz balīti, tas man atrisinās problēmas. Un tad, kad tur es aizbraukšu, tas man atrisinās problēmas. Bet, nu, kā jau mēs runājam, tā tas nenotiek. Tu vari pats tikai un vienīgi apzināti ejot cauri savai kodai dzīves ceļam vai nu, apzināti kaut kā domāt un saprast sevi, tikai tajā momentā tu arī uzlabos to savu dzīves kvalitāti. Jā. Nu, es te piesim baigi jautrā foršā un skraidu un tā, bet
es tikai tāda esmu palikuši kopš es tā kā bišķiņ paskatījos uz sevi no maliņas un sapratu kaut kādas lietas par sevi, par dzīvi. Un kādreiz es biju tāda maza melna pelīte, tāda neko nerunāju, nedod Dievs kaut ko par sevi labu pateikšu. Nu, pilnībā, tā kā latvieši bija šī mindsets un tā. Un tad, kad es aizbraucu no Latvijas, tad es arī atvērās man čakra. Jā, un redzi, tās pieredzes ir vajadzīgas, jā. Nu, tieši tā, jā. Bez lejām nebūs augšas, un jā, pēc nakts nebūs rīts, ja nebūs nakts, nebūs Tieši rīts, tā. un tā. Jā. Un ārpēc laiks nenormāli skrien, bet es gribu tev vēl pajautāt, jā, ja tu vec suvenīrus uz Latviju, no Šrilankas uz Latviju, tu vec suvenīrus, vai tu vec arī, piemēram, suvenīrus no Latvijas uz Šrilanku, un, ja tu vec, tad ko tu vec, kā tu izvēlies, un, jā, teiksim, no Latviju aizvest, piemēram, Šrilanku, vai kā tev tā ikdienā, piemēram, parādās tava latvietība, ka tu esi latvieta, varbūt tavs draugs kaut kā par tevi kaut ko iesmēja, ka šis ir tāds latviešu prikals, vai kā tu to pamani, jā, kas ir tāds suvenīri, jā. Nu, jā, tā kā, kaut vai personība suvenīri vai kā, bet, labi, fiziski runājot, es varu noteikti pateikt to, ka es vedīšu tagad uz Šrilanku biesfienu krējumu, sieru, rupmaizi, tādā ziņās, jā, bet, piemēram, arī par manu draugu, viņš zina, ka man ļoti gribas un prasās krējums, tas ir tāds nenormāls latvietis, esmu tāds krējums cilvēks, varēs pilnībā visu ar krējumu, tas ir noteikti, bet arī, tāda latviešu antisocial tā kā personības teiktu, arī jums ir drauga grupiņa, es vienmēr visus noskanēšu, sapratīšu, kas par situāciju, ko es varu teikt, ko es nevaru teikt, tā kā riktīgi man vajag riktīgu laiku pierast pie vispār par daudziem cilvēkiem runāt, un ja viņi vēl runā viens pāri otram, es nebūšu tas, kas tu kā izbrauksies pa vidu kaut kur un pateiks kaut kādu savu viedokli. Nē, man vajadzēs pagaidīt, kad es varu saprast, kas par notiek, un tad es tā kā runāšu. Bet tas tā kā varbūt, kaut kāds bitchface varbūt ir kaut kādā ziņā no Latvijas, arī ejot pa ielas, redzu cilvēku ariem tāds. Tā kā iet un ļoti smieklīgi, jo man tā kā, es jau smaidējot pa ielas Šrilankā, bet to es noteikti esmu citreiz paņēmuši līdzi, kad pirmais iespējas varētu būt par mani tāds bišķiņ augsts. No Latvijas, es domāju, tas ir mans suvenīrs, ko es ņemu līdzi no Latvijas. Bet man arī varbūt pietrūks no Latvijas Jāņi. Tie svētki, un jo Šrilankā taču tāda tradīcijas vispār nav, viņai ir pilnībā citādāk veidi svētki un tā. Bet tas viens, kas man pietrūks tiešām būtu Jāņu sajūta, kopā būšana, nakšana pār ugunskuram un tā. Bet tu kaut kādā ziņā to, piemēram, esot Šrilankā Jāņu laikā kaut ko dari tā, lai tev būtu tāda vairāk sajūta, vai vienkārši tu pat nepamani kalendārā, kad kā tas ir? Nepamanu. Ja man neviens nepateikt, es nepamanītu, bet es domāju, ka man vienkārši vajag pašai, saņemties un izdarīt kaut ko pašai iedot to savu sajūtiņu. Tas, ka neviens nesaka, arī no citām valstīm, vācieši ļoti daudz pazīstami, nīderlandieši, viņiem nav tāda tradīcijas, un tāpēc neviens nesaprotīs, par ko es runāju, bet, ja es pati izdomātu uztaisīt forši tur balīti visiem kopā, tiešām Jāņu tur tematikā, visiem patīk, bet man vajag, pašai to vienkārši saņemties un izdarīt. Jā. Gan jau, ka nāk tā iedvesma un laiks. Jā. Bet vispār tur Šrilankā tropos daudz latviešu esi satikusi? Ir pa laikam kaut kādus, bet tādus tiešām ceļotājus, kas vai ceļo cauri Šrilankai, vai tur labi 2 nedēļas paliek. Varbūt dažas esmu satikusi, kas ir bijuši varbūt 1 vai 2 mēnešus vai kā, bet tādi pārsvarā tādi īsie ceļojumiņi. Bet ir pa laikam, zini, man arī tas, kad es uztaisīju to latviešu kontu. Tagad, protams, es satieku vēl vairāk latviešu, jo man patīk, ka cilvēki brauc un pasaka, aizējam uz tur kafiju vai ko tādu. Protams, tā kā es saku, jā, 100%, let's go, tiekamies un, varbūt vienkārši forša saruna, varbūt arī par draugiem beigās varam izvērsties vai kā. Bet, man patīk, jo tiešām tas dzīve tropos, kontiķi man ir tiešām satuvināts ar latviešiem no visas pasaules. Jā, tā kā noteikti, ja jūs braucat uz Šrilanku, uzrakstiet Grietai, varbūt, var ieteikt Grietai arī kaut kādus titulus vai kaut ko tādu. Noteikti, jā. Jā, tu jau tur daudz arī dālies ar to, ko darīt vai nedarīt. Un, jā. Jā, tātad sarunas beigās, Grieta, es tev gribu palūgt, lai tu man iedod kādu latviešu mākslinieku dziesmu, jo es veidoju paralēli arī podkāstam tā kā playlisti, kur ir tikai latviešu mākslinieku dziesmas, tās varbūt angļu valodā vai latviešu valodā vai jebkurā citā valodā, bet tāda dziesma, kas tev ir tā kā tāda tuba mīļa un kaut kādos brīžos varbūt ir bijusi baks vai kaut ko, kas tev tā kā pirmā dziesma, kas ienāk prātā, un tad es pievienošu mūsu
Global Latviešu izpildītājs, latviešu jā. Ok, ļoti interesanti, jo es neesmu kopš bērnības. Es esmu pateikusi, ka es latviešu mūziku neklausīšos. Kāpēc? Man, nekad nav gājis pie sirds vai kā, bet es cenšos, kaut kam taču ir jābūt. Kaut kādas pašas, kaut kas no Renāra Kaupera. Vai ne? Tas ir prāta vētra. Kaut kas no prāta vērtas noteikti, jo tas man bērnībā vecmāmiņai šausmīgi patika prāta vērtas koncerts, mēs visu laiku gājām uz viņu koncertiem, bet tie konkrēti dziesma, kādas viņam dziesmas ir ārprāts, es par latviešu mūziku neesmu domājis. Wow, visu savu dzīvi. Tas ir interesanti, Griet, tiešām interesanti. Jā. Kas man nāk prāta vētrē ir plauksts lieluma pavasaris. Jā, tā ir laba dziesma. Spogulīt. Tas man pilnīgi bērnības dziesma. Tad, bet, zini, labāk, man patīk tas tagadēji, tas plaukstas lielam pavasaris. Jā, plaukstas lielam pavasaris. Tad līdz to, tāpēc, ka to man ir ļoti foršas pozitīvas atmiņas par savu bērnību, par Latviju. Jā, noteikti tā būtu dziesma, kas man likt atzīmēties par Latviju. Tad lai ir tā. Jā, ļoti labi. Es ieliks prāta vētri, jā. Es tiešām, bet forši, man liekas forši, kas ir tā mūzika, ko tu klausies, tad... kaut kāda angļu. Tiešām vienalga, kas man parasti es atrodu kaut kādu dziesmu, sežu vai kafejnīcā vai kaut kur ejot, un es dziedu, un tāds, man šitā patīk. Es pielieku savai playlistē. Kādas, zini, kādreiz man bija tāda sajūta, ka man jāklausās. Tāds, kādas man emocijas, tādu mūzikas klausos. Iepriekš bija tādas lēnas, tādas smagas dziesmas, bet tagad man gribas tikai un vienīgi klausīties kaut ko tādu uplifting, kaut ko tādu varbūt džazī, kaut ko tādu, kas man iedod tiešām to enerģiju dienai. Man mūzika ļoti ietekmē. Latviešiem tādas ļoti sērīgas dziesmas, diezgan daudzas. Un man negribas īsti par to domāt vai kā. Jā, ok, pārši, jā. Katrs drīkst darīt tā, kā viņš grib. Viss ir pareizi. Jā. Labi, varbūt tev ir kaut kas, ko tu gribēji, pati gribi pateikt vēl, vai kaut kas, kas tev, sirsniņš vai kaut kas, ar ko tu gribi padalīties tā. Jā, man šķiet, ka mēs diezgan daudz, ļoti daudz ko jau par manu dzīvi, par Šrilanku, par visu kaut ko izrunājām, un tiešām tas lielos vilcienos, tiešām tas ir arī, baigi viss, bet man tiešām liels prieks par to, ko tu dari, arī centies kaut kādus saiknes ar latviešiem savilkt vai kā, redzu, klausīties arī tavu podcastu citiem latviešiem. Man šķiet, ka vienkārši ļoti interesanti, jo ļoti daudz latviešu, kurus esmu satikusi pat Jaunzēlandē vai, tik tālu projām, kurus tiešām satikuši, un mums tiešām vienotas viens drives par ceļošanu un tā. Atnāca mans podcasteris mazais arī reizē, viņš atnāk uz epizodes beigām. Bet, labi, es teikšu, paldies visam klausītājiem, kas arī noklausījušies līdz galam, un tiekamies nākamajās epizodē.